Sāpe lielākā, gandrīz vai visas meitenes runā, ir ķeras matos, drēbēs, kustās, es baidos, ka izkritīs un tā tālāk. Ikdienas rota no neikdienas rotas atšķirās ar to, ka vienas nesā ikdienā, faktiski arī nenoņemot. Tie var būt laulību gradzeni, sadarināšanās gradzeni vai kādi citi gradzeni, vīriešiem gan zīmo gradzeni. Tās ir tās lietas, kuras tiek pakļautas vislielākajām gan abrazīvām temperatūras, ķimikālijām un visādām citādām slodzēm. Ja? Akmenim ir jāiztur viss un arī jābūt ir atbilstošam akmens stiprinājumam. Man bija ļoti gara saruna ar manu pasniedzēju Vācijā par akmeņiem, un man ļoti patika, kā viņi teica par to, ka nav slikts vai labs akmens. Ir akmeņi, kuri nebaidās no ikdienas lietošanas, piemēram, tie ir briljanti, ir korundi, tad tas ir safīrs vai arī rubīns, kaut gan viņi ir samērā, es pat teiktu, ka viņi ir samērā trausli un arī uzmanīgi būtu jābūt ar šādiem akmeņiem. Vēl varētu būt, kad ir topās, bet faktiski es pat zemāk mūsu skalā vairāk nelaistos. Ja? Mūsu skala, starp citu, ir akmens cietības skala, jūs varat atrast, apskatīties, kāda skala desmitnieks ir briljantam. Ja? Tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot un jāzina. Tāda ir mūsuprāt starpība starp mākslīgi audzētu un atrastu briljantu. Vai es redzu starpību? Jā, es starpību redzu. Vai tā ir tik pamanāma, ir vērts desmitkārtīgi lielajiem akmeņiem pārmaksāt? Es saku, ka drīzāk ne, jo viņi savu funkciju pilda, priecē sieviešu acis, arī sirdi. Tās rotas ir vienmēr atjaunojamas, vienmēr ir labas fēnas. Runājot par akmeņiem, nav labu vai sliktu akmeņu. Ja? Tā ir tā lieta, kas jāsaprot. Vienkārši ir akmeņi, kas ikdienai vairāk dara, un tie, kas ikdienas rotām vairāk nedara. Ja mēs runājam par ikdienas rotām, tad vēlreiz pēc mūsu skalas viscietākos akmeņus atlasam. Briljants, ko es iesaku viennozīmīgi, un varbūt korundi, tātad safīrs vai rubīns, tur vajadzētu piemeklēt arī stiprinājumu. Otra lieta ir par stiprinājumiem. Ir daudz dažādu stiprinājumi, kā var iestiprināt akmeni rotā, ja, un akmeņus nelīmē. Ja, lūk, tad līmē stikliņus. Kāpēc šādi dara? Tāpēc, ka stikliņiem nav atstarojošais koeficients. Tāpēc viņiem apakšā vajadzīga ir sudraba krāsa, un tad rotiņās ielīmē šos akmeņus, lai vismaz viņi mirdzētu kaut kādā veidā atstarota gaisma. Īstiem akmeņiem, ja, vai arī dārgakmeņiem nekas tāds nav vajadzīgs, viņiem ir iekšējais atstarošanās koeficients. Briljantam, starp citu, tas ir gandrīz 100% šī atstarošanas koeficients, tad faktiski visu gaismu, kas uz viņu krīt, viņš atgriež atpakaļ. Caur viņu pat īsti nespīd nekas, un briljants ir ļoti juvelieriem pateicīgs dēļ tā, kad ir ciets. Viņi var dažādos veidos likt iekšā, rotu var atjaunot un pulēt tentās reizes un ikdienā nesāt, un viņai pašam akmeņam nekas īsti nenotiks. Tādēļ akmeņi krīt laukā, ja, tā ir tā vēl viena sāpe, kas ir. Starp citu, tas, kas notiekās, pieņemsim, ar briljantiem, šodien man bija gadījums, ka es vienu gradzenu taisīju vai laboju. Viņš bija deformēts un akmeņi savā starpā faktiski trijās vienā brīdī, un viņi viens otru ievaino. Ja? Dēļ tā, ka viņi ir samērā cieti, ja, tad viņi viens otru arī ievaino. Gradzens izskatās, kur ir visapkārt briljanti, viņš izskatās apmēram šādi. Ir izkritis zobs vai liekas, kad ir tā kā izkritis zobs, ja, un vairāk tas gradzens īsti nav nesājams. Tātad, kādēļ tas tā notiek? Šeit viņš ir remontēts vairākas reizes, ja, tad akmens ir domāts šeit un līdz ar šo te malu. Lūk, ar šīm te malām, tiek uzgāsts virsū, tātad zelts virsū akmenim, lai viņš turās. Ja, un tas, kas notiekās, ja, tad, kad mēs viņu varam salocīt, ja, un viņš izlec ārā. Kur tiklīdz ir gradzens ovāls, uzreiz šīs te varas vaļā tātad krapes un vairāk arī īsti neturās nekas. Ja? Ir pamazu masa, kur ir krapes, un ja jūs apskatīsieties, tās krapes ir pietiekami biezas. Šādu te ne džinsās, ne vēl kaut kur izraut nevar. Ja? Un arī šīs te krapītes, rekur pie paša akmens, viņas ir pieliktas, nopucētas tā, ka tur nav vietas pat matam faktiski būt iekšā. Un tik spēcīgs, ja, šeit vēl ir no sāniem, var redzēt, ka ir papildus stiprinājums klāt, tā lai patiešām nekas neķerās. Šādu te gradzenu vai šādu akmens turētāju, es teiktu par to, ka durvīs vajadzētu iespiest, lai viņu deformētu. Ja
akmens ir paredzēts, tad atstājam pietiekamu masu tā, lai veicot turbumus un taisot sēžas vietas akmeņiem, gradzens nedeformējās. Interesanti ir tas, ka tad, kad atnāk kaut kādi servisa gadījumi, tīpaši veikalos pirktie gradzeni, tur cīnās par zelta masu gradzenos. Ir interesanti tas, ka tur faktiski gradzena tehniskais risinājums ir uztaisīts tā, ka tie akmeņi nevar nekrist ārā. Ja? Viņi tajā vietā, tur, kur akmeņi ir iestiprināti, faktiski ir 0,2–0,3 mm bieza maliņa atstāta un gradzens nevar nedeformēties vienkārši. Vienīgais variants, kā viņš nedeformēsies, ir tad, ja jūs viņu nenēsāsiet. Ja? Nav pietiekama masa izstrādājumam, juvelieru izstrādājumam, tieši tamdēļ notiek deformācija, un tiklīdz notiek deformācija, tā uzreiz akmeņi ir laukā. Viens no visbiežākajiem stiprinājuma veidiem laulību gradzenos ir tad, kad akmens ir līdz ar gradzenu. Nav nekas šāds, kur ir pacēlis uz augšu, ja, tad akmens būtu iestiprināts šajā daļā, ja, tad nosēdināts pēc iespējas dziļāk iekšā. Ja. Bail ir teikt vispār, bet dārgakmeņi ir ļoti, ļoti dažādi. Ja. Viens un tas pats rubīns var maksāt entos 10 000 par karātu, bet ir vēl tā saucamie ārstētie akmeņi, tur, kur svina stiklo tiek sapildīts visas poras un faktiski tad uzsildīts un sakausēts un noslīpēts un liekas par to, ka ir labs arī rubīns. Latvijas Provis birojā šo te visu var notestēt. Pietiekami kompetenta organizācija Latvijā, lai varētu savus izstrādājumus aiznest pārbaudīt. Akmeņus mēs tur testējam, jā, un pārdodam faktiski ar birku par akmeņiem. Viens no labākajiem veidiem, kā iestiprināt, ir šādi. Tiek uztaisīta caurulīte, ielikts akmens, un tad pāri rundistam tiek nolocīts šis akmens. Ja mēs runājam par ikdienu un cirkonu, tad es saku par to, ka nē, jā, tad cirkoniem nē, jo tas ir mākslīgi izaudzēts akmens, viņš ir samārā trausls, mīksts. Kamēr rota ir jauna, vai arī, ja jūs viņu nesājat reizi vai 2 reizes gadā, jā, tikmēr viss ir ok, jūs to drīkstat darīt. Vai arī, ja tas ir auskaros, kādās kaklarotās, tad dar. Protams, ka diezgan bieži tas apmaksājas un ir labi. Ja mēs runājam par to, kas ir uz rokām vai aproces, es saku, ka nē. Ja labāk ir izvēlēties briljantus, un briljanti, starp citu, nav nemazām tik ļoti dārgi. Drīzāk dārgs ir darbs šos briljantus sastiprināt. 1,3 vai 1,5 diametrā briljantiem, tad 3 līdz 5 gabalus var ielikt un varbūt 100 eiro atkarībā no kvalitātes, varbūt daži 100 eiro jautājums klāt. Toties jums ir mūžīgi akmeņi, kas ir sastiprināti labi, kas būs izturīgi atjaunojumi, kurus jūs varēsiet nopucēt un rota atkal būs kā jauna. Ja? Tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot. Cirkonijs vai briljants, kas tad labāks ikdienas rotā? Ja jūs nesājat šo te rotu ikdienas, tad drīzāk par cirkonu varat aizmirst. Viņš būs, varbūt ar neapbruņotu aci jūs neredzēsiet, un varbūt pat viņam būs nodauzīta augša vai kaut kādas sānu šķautnes. Tik un tā viņš nebūs smuks un nebūs pietiekami izturīgs. Ja? Un tas, kas būs, jūs laiku pa laikam mainīsiet šos cirkonus, lai dabūtu atpakaļ spīdumu kā tādu. Par briljantiem vai arī par to pašu safīru vai rubīnu runājot, ja jūs paskatīsieties veikala iedotās instrukcijas, garantijas noteikumus, ja, tad tur būs, ka nedrīkst mazgāt traukus gradzenos, nedrīkst lietot krēmus un vēl lentās lietas kā tādas. Ja ir labi iestiprināts briljants, tad faktiski, ja ir pietiekama masa juvelieru izstrādājumam, tad ir pilnīgi pietiekami un tas būs mūžīgi. Tad, kad ir vajadzīga neliela apkope, nav vajadzība šeit izmantot zobpastu balinošo ar abrazīvu, lai dabūtu šo te gradzenu tīru, bet ja jūs gribat, lai sāk mirdzēt gradzens, tad ļoti iespējams, ka ziepjodenī var pavārīt un tādējādi var dabūt pietiekami ātri, vai vismaz siltā ūdenī, kaut kādā 60–70 grādu siltā ūdenī paturēt, ja bail ir vārīt, jā, ir iespējams atkal dabūt šo spīdumu. Vai var iestiprināt tā, lai cirkons nenotrinās? Tas var, bet akmenim ir jāpilda savu funkciju, viņam ir jāmirc. Ja?
akmens nav tāpēc, lai viņš tur vienkārši būtu. Kaut gan ir cilvēki, vai ir arī pāri, kas laulības gradzenus pasūta klasiskos un ievieto akmeņus gradzenu iekšpusē. Ja? Ir arī šāds te variants, un viņam no ārpuses tad ir klasiski gradzeni, un iekšpusē viņiem ir pārsteigums, vai tāds noslēpums akmens iepriekš tam, lai mirdzētu. Ja? Un viņam ir jābūt noteikti augstumā, atkarībā no tā, kā viņš ir iestiprināts. Tad ir noteikti kanoni, kā viņam ir jāatrodās pret iestiprināmo virsmu, tā, lai viņš patiešām atstarotu pēc iespējas vairāk gaismu. Kā labāk likt vai tomēr nelikt akmeni laulības gradzenā? Tu tomēr nesā katru dienu un visādos apstākļos. Ar laulību gradzeniem ir tā kā ar mašīnām. Jo sarežģītāks laulību gradzens, jo biežāk nepieciešamas apkopes. No vienas puses. No otras puses, jūs visi braucat ne ar pašām lētākajām mašīnām, kas visdrīzāk, kas pilda vienkārši savu funkciju. Ja? Jūs izvēlaties to, kas patīk, vai to, kas liekas ērti, vai to, kas liekas interesanti un tā tālāk. Līdzīgi ir ar gradzeniem. Ja jums liekas, ka jābūt akmenim laulības vai sadarināšanās gradzenā, varbūt tam ir jābūt nelielam, varbūt tam ir jābūt kaut kādam akcentiņam. Bet, ja tomēr liekas par to, ka šim akmenim tur ir jābūt, tad lieciet šo akmeni un labāk priecājieties par to, ka viņš tur ir. Pakonsultējieties ar jūsu meistaru, kurš jums rotu veidos, kādā veidā labāk kopt un kādu izvēlēties šo stiprinājumu veidu. Un kas ir tas, kas labāk patīk un izceļ. Ja? Bet es esmu patiešām redzējis, ka meitenes uztaisa sev ļoti sievišķīgus un šaurus laulību gradzenus ar pietiekami lieliem akmeņiem un nesā viņus ikdienā. Nekas nenotiek. Reiz 2 gados varbūt ir vērts aiziet pie juvelīra, atrādīt, sapucēt šo gradзenu, nomazgāt, notīrīt un pārbaudīt stiprinājumu. Tas varbūt ir vienīgais. Izvēlieties to, kas jums patīk un sagādā prieku. Ja? Ir tīpaši, ja tas ir jūsu laulību gradzens kā simbols. Es savai sievai 10 gadu mūsu kāzu jubileju teicu par to, ka es gribētu viņai uzdāvināt sadarināšanās gradzenu, jo pirmais sadarināšanās gradzens, kuru es uzdāvināju, bija šķidrs. Ja, viņš tiešām bija tik ļoti šķidrs. Es tagad, kad viņu atrodu pie savas sievas rotām, man tāds bikls smaids parādās un drusciņi viegla kauna sajūta. No vienas puses, no otras puses, tas bija vienīgais, ko es toreiz varēju atļauties. Lūk, un man sieva teica par pārtaisam laulību gradzenus. Un es gribu laulību gradzenu akmeni gan. Es viņai pajautāju, cik lielu viņa grib. Viņa pateica, ka viņa gribētu puskarātu briljantu. Sanāca, ka, lai ievietotu puskarātu briljantu apaļu, viņa gribēja arī platus gradzenus. Biezums gradzenam bija nepieciešams 2,8 mm, man liekas. Tā ir šī te daļa. Ja, tad cik biezs no šejienes, no apakšas līdz augšai. Viņi ļoti priecājās par to gradzenu. Patiešām tā bija tāda laba dāvana, ka mēs arī pārkausējām savus vecos gradzenus iekšā šajos te jaunajos un tad ievietojām briljantu. Viņai ļoti patīk un tas akcents, kas viņai ir, viņai liekas, ka ir ok. Un, protams, ka viņai ir iespēja arī atnākt pie manis un pateikt, lai es drusciņu uzpucēju šo te gradzenu un arī nomazgāju. Ja? Tā kā pavisam viegli. Ar to var tikt arī mājās, bet faktiski tā ir tāda viņai viena ikdienas rota, kuru viņa nesā. Tāpēc saku par to, ka nevajag šeit iet vai izvēlēties kaut kādus kompromisu variantus. Drīzāk izsapņojiet savus gradzenus tā, lai tā rota jums rada prieku un lai tur, ja jūs gribat akmeni, tad ielieciet akmeni un pieredzējuši meistari jums ieteiks un iestiprinās to tā, ka faktiski nebūs problēma. Ja? Mēs vienmēr saviem izstrādājumiem, ja pat ir kaut kāda kustēšanās vēl kaut kā, tad, protams, ka novēršam efektus, ja nu tādi gadās. Par akmeņu nomaiņu, vai tos var nomainīt? Jā, var nomainīt, tik un tā sanāk, ko stiprinājumu nedaudz plēst vaļā. Tā ir tāda samērā trikīga lieta. Ja? Akmeņu izmaksas nav tik lielas. Drīzāk ir lielākas parasti izmaksas ir meistara izmaksas, kuri šo akmeni stiprina. Ja jums jau ir kaut kāda rota, tad jāskatās, vai tur ir pietiekama masa, vai to var izdarīt. Ja jūs vēlaties akmeņus savos ikdienas gradzenos, neatsakiet sev un uztaisiet tādu gradzenu, tā kā jūs vēlaties. Ja jūs vēlaties, lai jūsu gradzeni būtu vai jūsu rotas lietas arī atjaunojamas, lai tās varētu sapucēt, lai tās varētu uztaisīt kā jaunas, gandrīz kā jaunas, izvēlēties pēc iespējas cietākus akmeņus. Tas, ko es noteikti iesaku, ir briljanti. Ja jūs vēlaties kaut ko krāsaināk, tad safīrs, rubīns, varbūt vēl ir kaut kas, ko ir vērts skatīties, un tad jau skatīties, kā to iestiprināt. Ja jūs tomēr vēlaties savu ikdienas rotu, bet ar kādu mīkstāku akmeni,
Iespējams, ka ir vērts piemeklēt stiprinājumu veidu, kas viņu pēc iespējas pasargās. Kāpēc akmeņi visbiežāk krīt? Tāpēc, ka sākotnējā zelta masa vai sākotnējais tehniskais risinājums faktiski nedara, lai šīs rotas nāsātu ikdienā. Viņi ir paredzēti, lai viņi salūst. Tiekamies jau nākamajā nedēļā. Atā!